sešus sit, ieslēdz televizoru klikt. Kā tev draudziņ iet, parunāsimies mazliet. Vakar. Es esmu tētis. Tētis vai paps. Un šī ir mana māja. Man tāpat kā jums ir sava māja. Bet sakiet, vai jums patīk būt jūsu mājā? Vai jums patīk spēlēties savā mājā? Vai jūs labi tur jūtieties? Man ļoti patīk mana māja. Es vienmēr atgriežos viņā ar prieku. Jo es zinu, ka man vienmēr kāds gaida. Tēt, vai sen? Es nu pat kā atnācu. Tā gaidāja, Labi. Kā tev gāja? Man? Nu es cīnījos ar pūķi, ar 3 galvaino. Ar 3 galvaino pūķi. Jā, No vakardienas pasakas. jā. Kur tad viņš bija? Viņš bija līdz mūsu virtuves draugu skatī. Es Ģirtam ticu. Es uz viņu paļaujos. Ja viņš saka, ka tas ir bijis 3 galvi pūķis un pie tavā mūsu virtuves skapītī, tad tā arī ir bijis. Un tad jau tu esi dikti piekusis, ko? Neuztraucies, uzvarēju. Kas tur kur pie istabā? Ģirt, es gribēju ienest smagās mantas istabā. Es novilkšu. Pārsteigumu. Ko? Pārsteigumu. Mēs ar Ģirtu cenšamies viens otram pa laikam sagatavot mazus pārsteigumus. Tas ir ļoti jauki kādam kaut ko nezinot, pasniegt. Vai tu esi kādreiz mēģinājis pārsteigt savu mammu vai tēti ar kādu pavisam mazu pārsteigumu? Pamēģini. Bet pavisam mazu pārsteigumu nes līdz noslēpumainību un milzīgu prieku. Ģirt, es tev gribu iepazīstināt ar vienu puiku. Ar vienu puiku un ar viņu tēti. Vai tāds kā tu? Nē, bet viņš ir ļoti jauks tētis. Tad jau mēs iesim ciemos. Jā, mēs iesim ciemos. Mēs iesim ciemos pie Alfona Olberga. Šis ir Alfons Olbergs. Viņš drīz ies uz bērnu dārzu. Vai tu esi gatavs? No virtuves sauc tētis. Man tikai jāuzvelk džemperis. Paskat, tur ir arī Līsas džemperis. Līsa ir Alfona lelle. Viņai taču arī jāapģērbjas. Alfon, vai tu nāksi? Tētis atkal sauc. Jā, es tikai apģērbšu arī Līsu. Alfons atbild. Ui, tur ir Mercedes riepa, ko es tik ilgi meklēju. Nav viegli likt riepas. Alfonam vajag knībināt un knībināt labu brīdi, līdz izdodas to uzlikt. Alfon, nāc nu, pulkstenis ir daudz. No virtuves sauc tētis. Jā, es novietošu Mersi. Oi, tur taču guļ jaunā zvēru grāmata. Alfon, vai tu drīz nāksi? Ēdiens ir gatavs. Jā, pagaidi, es tikai apskatīšos čūskas. Pitons ir derdzīgi jauks. Ai, palīgā! Alfon, no virtuves sauc tētis.
Ar ko tu tur nodarbojies? Tagad gan lūdzu pasteidzies, biesputra atdziest. Ai, cik žēl, ka grāmata te saplīsusi tieši pāri čūskai. Tētis to vēl nav pamanījis. Alfons paņem līmlentu un neasās šķēres. Alfon, ko tu tur dari? Jā, es tikai vispirms salabošu vienu lietu. Beidzot viņam izdodas to salīmēt, un grāmatas lapuse atkal ir vesela un glīta. Ko gan vēl viņam vajadzēja izdarīt? Kā tad? Protams, viņam taču vajadzēja pārsteigt tēti. Tad tētis būs priecīgs, Alfons nodomā. Bet tētis virtuvē tagad ir dusmīgs. Alfon, nāc tūlīt. Pulkstenis drīz būs 7. Pagaidi, es tikai... Nekādu tikai, tētis stingri sauc. Nāc tūlīt šurp. Bet Alfons nenāk. Toties aiziet pakaļ avīzei, lai tētis atkal kļūtu priecīgs. Pirmajā lapusē ir liela ugunsgrēka bilde. Dūmos viņš saskata ugunsdzēsēju. Alfons skatās. Kad Alfons izaugs liels, viņš būs ugunsdzēsējs. Un tad viņam it nemaz nebūs bail. Alfon, pēdējo reizi nāc tūlīt ēst. Jā, protams, es tikai... Tikai galīgi traks var palikt ar bērniem, kas saka tikai. Nāc taču vienreiz. Un tagad Alfons nāk. Avīzi viņš iedod tētim. Ai, liels paldies, noteica tētis. Tu arī šodien par to iedomājies. Tas bija krietni darīts. Lūdzu, te būs biesputra. Alfons rotaļājas, ka biesputra ir zeme, piens jūra un brūklenes laivas. Ai, tajā ir jābūt milzum daudz laivām. Alfons paņem brūkleņu burku, lai ielietu šķīvī vēl laivas. Nespēlējies ar ēdienu. Es tikai gribēju ielikt vēl kādas laivas. Bet tētis tik nopūšas un atdarina. Tikai. Kā būtu, ja tu labāk pasteiktos? Alfons var pasteikties. Skat, cik viņš ir žigls. Tieši tobrīd pulkstenis nosit 7.
Tēti, es esmu gatavs, sauc Alfons. Bet tētis nenāk. Alfons sauc vēlreiz. Es esmu gatavs. Pulkstenis jau nosita. Kāds klusums. Padomā, ja nu tētis jau ir aizgājis un nav pagaidījis Alfonu. Kur ir tētis? Tiešām virtuvē un joprojām lasa avīzi. Kaut arī Alfons ir apģērbies un pavisam gatavs. Jā, es nāku. Es tikai pabeigšu lasīt avīzi. Tagad pateici pats. Ko tādu? Tētis brīnās. Tu pateici, es tikai, saka Alfons, un izliekas, ka ir dusmīgs un atdarina tēti. Galīgi traks var palikt, vienmēr tu saki, es tikai. Nāc, tēti, nu gan iesim. Jā, protams, ka iesim, mēs tikai... Kas par tikai? Vispirms beigsim smieties. Oi. Sešus sit, ieslēdz televizoru plikt. Kā tev, draudziņ, iet? Parunāsimies mazliet. Labvakar! Jūs jau mani pazīstat. Es esmu Ģirta tētis. Ģirts ir mans mazais mīļais un gandrīz vienmēr paklausīgais dēliņš. Bum 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 burum, bum 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 purum, bum bum bum. Bum bum bum, bum 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 purum, bum 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 purum, bum bum bum, bum bum bum. Ģirt, palīdzi. Ģirt. Tā, vai? Mana mazā dziesmiņa, mana mazā dziesmiņa, tā kā sveces liesmiņa spēku dod. Te! Mana mazā dziesmiņa, tā kā sveces liesmiņa. Mana mazā dziesmiņa, tā kā sveces liesmiņa spēku dod. Spēku dod. Mana mazā dziesmiņa, tā kā sveces liesmiņa prieku dod, prieku dod.
Mana mazā dziesmiņa, tā kā sveces liesmiņa, sargi to. Mana mazā dziesmiņa, tā kā sveces liesmiņa, laimi dod. Bum, 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 purum, bum, 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 purum, bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Un ko tu pa dienu šodien darīji? Bumburum. Pagaidi, padomāšu. Bumburum spēlējos. Bumburum spēlējos. Un ko bumburum pirms tam? Bumburum apģērbos. Bumburum apģērbos. Un ko pirms tam? Bumburum. Bumburum piesēlos. Bumburum piecēlos. Un pirms tam? Bumburum. Un pēc tam? Bumburum piecēlies un bumburum apģērbies. Bumburum. Un nomazgājies. Bet tu teici, labi uzvedies darbā. Bumburum. Tunturum. Tas nozīmē labi, ja? Jā. Bumburum. Bumburum. Purum. Vai jūs kādreiz esat mēģinājuši izdomāt kādu pilnīgi jaunu vārdu, pilnīgi savu valodu? Pamēģiniet. Tajā var reizēm pateikt pilnīgi visu. Visu var saprast. Ko tu man atnesi, tēti? Bumburum. Ko tu man atnesi, tēti? Bumburum, tunturum. Bumburum. 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 Bum. Bumburum. Tu atceries to puiku, pie kura mēs gājām ciemos Bumburum? Jā. Un viņa tēti? Jā, bumburum. Bumburum, prum. Bumburum, tunturum. Tunturum, bumburum. Bumburum, tunturum. Tunturum, bumburum. Bumburum. Mēs tagad Bumburum iesim ciemos atkal pie Alfona Olborga. Tunturum. Tunturum. Jā. Šis ir Alfons Olbergs. Viņam ir garlaicīgi, un tētis negrib rotaļāties. Nē, tagad es nepagūšu. Bet tev taču ir Molgans. Ej un parotaļājies mazliet ar Molganu. Kā nu ne? Viņam taču ir Molgans. Molgans ir slepens draugs, kurš atnāk tieši tad, kad Alfons vēlas. Viņš ir tik slepens, ka tikai Alfons var viņu saskatīt. Tagad Molgans labprāt grib rotaļāties. No kārbiņām un kastēm viņi uztaisa vilcienu. Pašā priekšā ir jābūt tvaika lokomotīvai ar skursteni, saka Molgans. Tā domā arī Alfons. Tad viņi izdara kaut ko aizliegtu. Viņi aizņemas tēta smalko pīpi par skursteni. Vilciens iznāk labs, un Alfons kopā ar Molganu rotaļājas, un viņiem ir patīkami.
Te piepeši, pīpe ir pazudusi. Kur tā palika? Tā bija tēta smalkā mīļotā pīpe, kuru nekādā gadījumā nedrīkst aizņemties un rotaļāties. Kur tā varētu būt? Arī tētis prāto. Alfon, vai tu neesi redzējis manu pīpi? Viņš jautā. Nē, Alfons atbild. Galdu klājot, tētis ir saīdzis. Nejaukā pīpe. Kaut es spētu aptvert, kur tā ir. Viņš nopūšas. Vienu šķīvi Alfonam un vienu tētim. Vai tad Molgans nemaz nedabūs ēst? Alfons atgādina. Oi, piedod man, es piemirsu, piedod. Tēti saka un uzliek šķīvi arī Molganam. Molgana vieta ir starp tēti un Alfonu. Parasti viņiem pie ēdam galda mēdz būt omulīgi. Bet šodien nē. Šodien viņi sēž klusu. Jā, nejaukā pīpe. Kur tā varētu būt? Visu ceļu līdz bērnu dārzam tētis ir sabozies. Viņš arī steidzas. Alfons tik ātri netiek līdzi. Tēti, pagaidi mazliet, Alfons sauc. Molgans netiek līdzi. Ai, es aizmirsu, piedod man, saka tētis un iet mazliet lēnāk. Pie dārziņa tētis cieši apskauj Alfonu. Tiksimies pēcpusdienā. Varbūt es aizmirsu pīpi darbā. Es palūkošos, kad tur aiziešu. Tētis saka. Nē, vēl neej prom, Alfons lūdz. Tu taču aizmirsi Molganu. Molgans arī grib, lai viņu apskauj. Kā tad, jā. Nu, piedod man, tētis saka. Un viņam ir jānoliecas un jāapskauj Alfons vēlreiz. Molgana labad. Vakarā viņi brauc mājās ar autobusu. Tētis grib sēdēt līdzās Alfonam, bet tas nav iespējams. Tu taču nevari sēsties virsū Molganam. Ai, piedod, tētis saka. Pēc tam viņš pastāsta, ka pīpes nebija arī darbā. Skaties! Mašīna, iesaucis Alfons. Mājās priekšnamā viņi novelk drēbes. Alfons grib, lai tētis palīdzētu novilkt drēbes arī Molganam. Bet tagad tētis vairs negrib. Molgans noteikti pats var noģerties. Mani tavs Molgans ir nogurdinājis.
Man liekas, ka Molganam kādu laiku vajadzētu pārcelties prom no mums, viņš saka. Pēc tam viņš izņem no somas sainīti. Alfons nopriecājas. Vai drīkstu to tūlīt atvērt? Nē, sainītis nav tev. Tas ir Molganam, saka tētis. Es domāju, ka Molgans varēs ņemt dāvanu līdzi, kad dosies no mums projām. Alfons lūkojas uz sainīti. Viņš prāto, diez kas tajā ir. Pēc tam viņš saka, Molgans jau ir pārcēlies, tagad viņš ir prom. Ak tā, jau. Jā, tad tu vari paturēt sainīti, tētis noteica. Alfons atver to savā istabā. Ai, tur ir jauns kabatas lukturītis un baterija. Piepeši, pīpe, tur guļ tēta pīpe. Alfons tūdaļ drāžas pie tēta. Tēti, tēti, Molgans pateicis par dāvanu, un te ir tava pīpe. Tētis ir priecīgs un jautā, kur tā atradās? To atrada Molgans. Viņš meklēja augu dienu, un nu viņš to atrada. Tu taču sacīji, ka Molgans ir aizgājis no mums prom, tētis jautā. Jā, viņš jau ir aizgājis, Alfons atbild. Bet dažreiz Molgans atgriežas, bet tu to nepamani.